Šī ir viena no tām retajām reizēm, vai pat vienīgā reize, kad es tā patiešām esmu aizdomājies. Bet varbūt man kompakta klase ir pa liela, varbūt man pilnīgi pietiek ar šāda izmēra automobīli. Dāmas un kungi, facelifts visiem labi zināmajam Volkswagen T-Cross. Un šodien mēs tieši aplūkosim šo automobīlu. Kāpēc gan ne? Izmaiņas šeit ir daudz un dažādas, taču, kā es jau teicu, tas ir facelifts, jeb atjauninātā versija. Konkrēti katra detaļa neaplūkosim un neskatīsimies. Vizuāli mēs ļoti labi redzam, ka izmaiņas ir, un vēl vairāk viņas ir tur iekšpusē. Pavisam šim te mazajam interesantajam automobīlim ir pieejamas 8 nokrāsas. Šī te dzeltenā ir vienīgā, kura ir bez maksas. Tas ir tot krājkasīti mums ir jāsaskaita kaut kur no 23 līdz 32 tūkstošiem eiro. Lieki piebilst, ka mūsu testa automobīļos šoreiz ir tieši tas, kurš ir 32 plus, jo šeit ir vēl šādas tādas papildus opcijas, kuras pavisam kopā ir uz 8 lapām. Tā tad ir iespēja variēt un pielasīt to, ko sev gribās. Interesants jaunums ir tas, ka beidzot T-Cross ir ticis pie pilnvērtīgas airline modifikācijas un nav vairs tādu trīsstūrīšu sāniem, kā tas bija agrāk airline gadījumā, bet skaists air burtiņš. Jauna parauga radiatoru reste priekšā un aizmugurē šāda te šūnu apdara. Jauni lukturi gan priekšā, gan aizmugurē. Aizmugurē tie ir pavisam interesanti, jo izpildīti tādā 3D tehnoloģijā. Vispārējais mazās klases automobīls, kurš ļoti atsaucīgs ir uz ceļa. Es nevaru nosaukt nevienu sliktu īpašību, bet es nevaru izcelt neko konkrēti labu. Tātad tas ir tāds, kā jābūt. Pārsteigums. Dīzelis te nav, taču benzīna motors gan. Turklāt bez jebkādas elektrības piejaukuma. Tikai un vienīgi benzīns. Vai 1 litrīgs, vai tā kā šajā gadījumā 1,5 litru benzīna motors. Ja mēs runājam par šo konkrēto eksemplāru, tad te ir 145 zirgspēki. Ražotājs ir ieplānojis, ka degvielas patēriņš būs 5,9, un kas interesanti, tad plus mīnus tā tas arī ir. Un visbeidzot, līdz 100 tas spēja ieskrieties 8,6 sekundēs. Jūs zinat daudz mazās klases crossoverus, kuros mierīgi sirdi 1,80 m ar kapēkām garš tēvainis var izlikties visā garumā un čučēt uz nebēdu. Tas nozīmē, ka šeit var ievietot arī 2-metrīgas kāpnes vai slēpes vai vienalga, ko kurām vajag. Jā, tieši tāds ir šis mazais automobīls, un tūdaļ es parādīšu, kā tas ir iespējams. Pirmā labā un interesantā lieta ir tā, ka priekšējiem sēdeklim var pilnībā nolocīt atzveltni, tātad dabūt taisnu virsmu. Ejam tālāk. Otrā labā lieta ir nākamā. Mēs ņemam aizmugurējo sēdekli un pabraucam krietnu gabalu uz priekšu. Vēl mēs nolaižam šo te atzveltni. Un principā mēs te iegūstam lielu telpu kaut kam garām. Līdz ar to arī normāls elektriķis var doties uz objektu mazā automobīlī, nebraucot ar kaut kādu milzoni. Galvenās Volkswagen T-Cross atjauninātās versijas izmaiņas salonā ir tās, ka šis auto ir ticis pie digitālā mērinstrumenta. Liela, 12 colu, smuki, labi pārredzama mērinstrumenti, kurā var mainīt visu, kā tur pēc sirds patīk. Otra lieta ir 26 cm jeb 10 colu liels skārienu jutīgais ekrāns, kurā var izdarīt visu pārējo, ko neredz šeit. Un visbeidzot, kā jau tas ierasts klimats, visas pārējās nepieciešamās lietas, 2 vietas kafijas krūzītēm, sēdekļa atbalsts, jeb pareizāk sakot, elkoņu atbalsts, automātiskā DSG pārnesuma kārba ar 7 robiem, vēl ir pieejamā 6 pakāpju manuālā, bet ne šim apdares līmenim. Vispārējais, kā jau pie automobīļiem, pie jauniem, moderniem, ērtiem, komfortabliem automobīļiem. Un kā vienmēr es varu teikt tikai to, pamēģiniet. Varbūt arī jums tieši šis izmērs ir gana labs,
un nevajag kaut kādus 20 centimetrus liekus, par kuriem ir daudz jāmaksā, un no kuriem reizēm nav nekādas jēgas.